Sveicināti šajā reizē stāsts. Ļoti, ļoti spēcīgs stāsts ar nosaukumu Lielākais apmāns, kāds šodien notiek. Šī stāsta pamatā ir 4 angliskās vides, man izskatās, amerikāņu tādu kā ekspertu spečuku stāsti, kur viens ir arī Pāvels Durovs, tad ir Leks Friedmans, tad ir Douglas Rushofs, tad ir Daniels Schmachtenbergers un laikam vēl pāris. No viņu stāstiem izveidots, tas nav mans stāsts, izveidots ir viens vesels stāsts. Tātad kaut kādi cilvēki, kuri ir ļoti, ļoti tuvu lietām, tēmām, informācijai, par kuru citiem nav absolūti mazākās jausmas. Un tad, kad viņi pasaka vārdos to, ko dziļi sevī mēs vienmēr esam jutuši, bet baidāmies, vienkārši tas ir vispār, cilvēku uzturēji ļoti, ļoti grūti ir pietuvoties šim informācijas līmenim, tikai pietuvoties. Bet tad, kad to pasaka vārdos, tas var izklausīties šokējoši. Tāpēc, tad, kad jūs klausāties savu stāstu, ja jūs jūtat sevī tādu spēcīgu pretreakciju, nevajag klausīties. Jā, ar spēku nevienam neko ieskaidrot nevar un nevajag arī. Tad, kad cilvēks kaut cik būs jau gatavāks, tad viņš vēlreiz varbūt atgriezīsies pie stāsta vai dzirdēs to pašu jau citos kādos laikos un citā izpildījumā. Tā kā savu komfortu lieciet pirmajā vietā, nevajag klausties tur, kur varbūt vēl negribas, bet man pašai likās šis stāsts ļoti, ļoti vērtīgs tādā ziņā, ka vienkopus ir pateikts, īsi kompakti ir pateikts ļoti, ļoti daudz, kas par to, kā šī pasaule ir veidot un kas mēs esam šajā pasaulē, vismaz līdz šim esam bijuši. Ja jūsos parādās tāda pretreakcija ar vēlmi kaut kādā veidā apliecināt, ka te visi muļķi jau un ka tas viss ir tāds kaut kāds izgudrojums, tad esiet uzmanīgs, jo visticamāk, kad šis stāsts ir pieskāries jūsu pašu realitātei. Tā ir tāda tipiska aizsardzības reakcija, kad cilvēks kaut ko sāk runāties, jo viņam vienkārši ir bijis emocionālais impulss, ja jums patiešām būtu tā teikt, vienaldzīgi skan galvā izteiciens būtu pie vienas vietas, tas, par ko runā, tad jūs visticamāk šo stāstu vispār nedzirdētu. Jūs pie pirmā teikuma vispār man neko no tā nevajag. Bet, ja jūs emocionāli drusciņi tas aizķēra, tā tad ir reiz kā aizķert, un kaut kādā ziņā stāsts ir arī par jums. Vai es esmu izņēmums? Nē, es neesmu izņēmums. Vienkārši es esmu iemācījusies šos informācijas lauka emocionālos pieskārienus uztvert kā realitāti un tos arī tā pienācīgi uz tiem rēģēt, šķirojot, saprotot, analizējot un veidojot savu personīgo kaut kādu viedokli. Bet es viņus pieņemu, šos informācijas pieskārienus, es pieņemu, tie vienmēr man ir interesanti. Labi. Cilvēki ir pārāk lieli muļķi, lai pamanītu maldināšanu. Notikumi patiesībā notiek, bet šo notikumu apraksts visbiežāk ir meli. Cilvēkiem pietiek dot brīvības, ilūziju, brīvības šķietamību, ka no viņiem ir kaut kas atkarīgs. Mēs ieejam laikmetā, kad informācija tiek patērēta bez domāšanas, kad saturs tiek pasniegts tik vienkāršoti, ka jums pat nav par ko aizdomāties. Lai kādus likumus jūs cilvēkiem nerakstītu, viņi tos pildīs bez ierunām. Galu galā viņi piecelsies un teiks, kas te vispār notiek. Sabiedriskā doma tiek veidota īpaši valdosās šķiras vajadzībām. Iluzionists zina, kā darbojas cilvēka psihe un kā jūsu prāts interpretē realitāti. Viņš zina, kā manipulēt ar jūsu uztveri. Cilvēkam parasti ir grūti sev atzīt, ka viņš ir kļuvis par manipulācijas upuri. Katram cilvēkam laiku pa laikam rodas sajūta, ka ar realitāti kaut kas nav kārtībā. Laiks pātrinās, bet cilvēki attālinās viens no otra un šķiet it kā viss notiktu pēc iepriekš uzrakstīta scenārija. Un te rodas jautājums, bet ja nu mums ne tikai šķiet, ja nu ar mums patiešām manipulē? Kad atsevišķi gadījumi saliekas vienā sakārtotā ainā, tad var sākt pamanīt likumsakarības itin visur. Tas viss ir viens liels uzvedums. Runa ir par šo pasauli. Un ja jūs aizdomāsieties par šī uzveduma mērogu, jums patiešām kļūs bail, jo nekas nav tās, par ko izliekas.
Es pati šajā vietā pašlaik atrodos ar savu pasaules vērošanu, pētīšanu. Tiešām nekas, absolūti nekas nav tāds, kā mums tas ir licies šķitis, kā mums ir rādīts, stāstīts un mācīts. Absolūti nekas. Jau 70. gados etologs vārdā Džons Kelhūns veica ļoti neparastu eksperimentu ar pelēm. Viņš to nosauca par visums 25. Radot tām it kā ideālus apstākļus, viņš nonāca pie secinājumiem, kas jums droši vien šķitīs dīvaini pazīstami. Viņš paņēma apmēram duci peļu un izmitināja tās vairākos atsevišķos nodalījumos būrī. Tām vienmēr bija ēdiens un ūdens, un tām nedraudēja plēsēji. Temperatūra vienmēr bija stabila un nodalījumi regulāri tika tīrīti. Būtībā tā bija īsta peļu paradīze. Sākumā populācija sāka strauji augt, un drīz tās skaits gandrīz vai dubultojās, bet pēc kāda laika tās pārstāja vairoties, un to uzvedībā sāka parādīties ļoti nelāgas tendences. Mātes vairs nerūpējās par saviem mazuļiem, tās kļuva agresīvākas un pārmērīga seksuālā aktivitāte kļuva par parastu parādību. Daži indivīdi, īpaši skaisti un kopti, atteicās pāroties un kontaktēties ar citiem. Visas šīs parādības, kuras cilvēku sabiedrībā uzskatām par sociālās degradācijas pazīmēm, parādījās tieši resursu pārpilnības dēļ. Rezultāts izrādījās bēdīgs. Dzimstība strauji samazinājās, jaunā paudze peļu būrī kļuva arvien mazāka sociāla un galu galā viņi visi izmira. Peļu skaits samazinājās nevis pakāpeniski, bet ļoti strauji, lai gan izdzīvošanai nepieciešamo resursu bija vairāk nekā pietiekami. Kā rakstīja eksperimenta autors, pēdējā pele nomira vienatnē starp neaiztiktām pārtikas un ūdens rezervēm. Šis eksperiments parāda, ka sabiedrības degradācija nenotiek kādu resursu trūkuma dēļ, bet gan tāpēc, ka pārmērīga nervu sistēmas stimulācija padara cilvēku neuzmanīgu, virspusēju un bez gribas. Cilvēks zaudē kritisko domāšanu un pārvēršas par bezdomīgu informācijas patērētāju. Šādā stāvoklī ir gandrīz neiespējami pamanīt, kā ar tevi manipulē un tevi vada. Lielākā daļa cilvēku ir pakļauti bara domāšanai. Viņiem pietiek dot brīvības šķietamību, ilūziju, ka no viņiem kaut kas ir atkarīgs. Un, ja to pasniedz skaistā iesaiņojumā, tad, lai kādus likumus viņiem nerakstītu, viņi tos pildīs bez ierunām tik un tā. Tā rodas elites, cilvēki, kuri nosaka spēles noteikumus un kuri ar PR un tehnoloģiju palīdzību veido sabiedrībā viedokli, kas vispirms ir izdevīgs tieši viņiem. Ja jūs domājat, ka neesat tāds kā visi pārējie un jūs nav iespējams apmānīt, tad jūs dziļi maldāties. Laba manipulācija tieši tā arī ir, kurā jūs pat nenojaušat, ka tā notiek. Šito arī esmu daudzas reizes dzīvē pārbaudījis un ne tikai savā dzīvē vien. Arī strādājot ar cilvēkiem dažādiem, tieši tas pats. Mēs dzīvojam pilnībā safabricētā realitātē, un cilvēkam parasti ir ārkārtīgi grūti sev atzīt, ka viņš ir kļuvis par manipulācijas upuri. Šādas domas cilvēkos izraisa ļoti spēcīgu pretestību, nevis tāpēc, ka tās būtu grūti saprast, bet tāpēc, ka tās ir grūti pieņemt, jo, ja cilvēkam jāatzīst, ka ar viņu manipulē, tad viņam jāatzīst arī tas, ka viņš nav savu vēlmju saimnieks. Jūsu smadzenes rada ilūziju, ka viss ir jūsu kontrolē, bet vai tā tiešām ir? Kas notiek, ja jūsu domas, reakcijas un pat noskaņojums ir ārējas ietekmes rezultāts? Kādas pastāvīgas, nepārtrauktas hiperstimulācijas rezultātus, kura reaģējot jūs kļūstat prognozējams? Un ja nu tā tiešām ir, ka jūsu domas, noskaņas ir ārējas ietekmes rezultāts? Cilvēku uzmanību nav iespējams pilnībā kontrolēt, bet to var novirzīt manipulētājam vajadzīgā virzienā. Labākais pretspēks informācijas troksnim ir pateikt sev, ka tās nav manas domas, šīs domas man ir uzspiestas no ārpuses. Tās ir realitātes apraksts, bet ne pati realitāte. Šīs uzspiestās programmas kropļo manu uztveri un nosaka manu attieksmi pret apkārtējiem, un tad, pats to nesaprotot, es sāku izturēties pret cilvēkiem naidīgi, it kā tā arī būtu jābūt. Savā galvā mēs operējam nevis ar pašu realitāti, bet ar tās bildi, ar tās atspulgu.
ar realitāti, kurā mēs esam apmācīti dzīvot. Problēma ir tā, ka šo karti var apzināti izkropļot, to var mainīt. Jums nemelos tieši sejā, jums vienkārši pasniegs informāciju nepatiesā kontekstā. Un šeit ir svarīgi saprast, ka tas, kurš kontrolē ienākošo informāciju, kontrolē arī jūsu uzvedību. Informācija ļauj mums orientēties apkārtējā pasaulē, pieņemt adekvātus lēmumus, sasniegt savus mērķus un darīt to, ko savā dzīvē uzskatām par pareizu un svarīgu. Šī iemesla dēļ mēs esam tendēti ticēt, ka apkārtējā informācija lielākoties ir patiesa, un tāpēc mēs tai uzticamies. Tomēr mūsdienās informācijas ekoloģija, kā es to saucu, ir izjaukta. Uzticēties apkārtējai informācijai kļūst arvien grūtāk. Tā nevienmēr atspoguļo objektīvo realitāti. Rodas dabiska nepieciešamība saprast, cik lielā mērā tai var uzticēties. Jo informāciju pārraida un retranslē ne tikai katrs cilvēks atsevišķi, bet arī lielas organizētas cilvēku grupas, piemēram, korporācijas, valdības, politiskās partijas un reliģiskās organizācijas. Mums ir svarīgi atjaunot ne tikai informācijas patiesumu, bet arī tās kontekstu, tātad saprast, kāpēc cilvēki ar šo informāciju dalās. Un patiesībā tā ir viena no galvenajām mūsdienu informācijas sabiedrības problēmām. Lielākā daļa cilvēku kļūdaini uzskata, ka manipulācija ir tad, kad jums rāda to, kā patiesībā nav. Bet manipulācija darbojas pavisam citādi. Lielākā daļa no tā, ko jums rāda, patiešām notiek. Tie ir reāli notikumi, reālas problēmas un reāli upuri. Nereāls ir šo notikumu apraksts. Manipulācijas notiek tieši ar to, lai jūs kontrolētu. Pievērsiet uzmanību tam, kādi virsraksti tiek izdomāti mūsdienu ziņām, un pēc tam pajautājiet sev, kādu emociju šī virsraksta autors gribēja izraisīt lasītājā vai skatītājā. Bailes, dusmas, bezpalīdzība vai varbūt bara sajūtu, piederības sajūtu. Emociju ietekmē cilvēka uzvedība kļūst prognozējama, un, kad tā kļūst prognozējama, vairs nav vajadzības to tiešā veidā kontrolēt. Pietiek ar to, ka uztur to pasaules ainu, kurā šīs emocijas rodas. Un cilvēks pats sevi jau tad gan vada, gan kontrolē, gan uzrauga. Notikumi patiešām notiek, bet šo notikumu apraksts visbiežāk ir meli. Ir fakti un ir veids, kā šie fakti tiek pasniegti. Un parasti tie tiek pasniegti kā kāds dramatisks stāsts, kas būtībā ir izdomāta realitāte un mūs mēģina ievilkt tajā. Virtuālā pasaulē, kurā, ja ieskatās, gandrīz viss ir kāda režisēts. Cilvēki ziņās nav aktieri. Viss ir vairāk nekā reāli. Viss ir pa īstam. Taču pats notikums un situācija ap to bieži tiek iepriekš jau plānota. Piemēram, valdībai jāpublisko kādi slepeni dokumenti, un tieši tajā brīdī notiek kāda katastrofa vai traģēdija. Jūs varat pamanīt, ka kaut kas līdzīgs notiek pastāvīgi, it kā pēc viena scenārija. Nu labi, pieņemsim, ka tas viss ir patiesība. Tad atkal nākamais jautājums, un ko mums darīt? Mēs nevaram dzīvot hroniskas paranojas stāvoklī, bet arī kļūt par marionetēm citu rokās nav risinājums. Runa, kuru jūs tagad dzirdēsiet, vislabāk raksturo to, kā izkļūt no ārējās vadības. Programmē vai arī tevi ieprogrammēs. Agrāk es šo frāzi teicu jokojot, bet ar laiku, apspriežot šo tēmu ar daudziem citiem cilvēkiem, es pārliecinājos, ka tā jāsaprot burtiski. Vai nu tu pats nosaki nozīmes, jēgu, saturu, vērtību, vai arī nozīmes nosaka tevi. Kompromiss šeit visticamāk nav iespējams. Vai nu tu pats radi šo realitāti, vai arī tu pieņem to tādu, kāda tā ir, un vienkārši dzīvo tajā. Man šķiet, ka apzināts cilvēks agrāk vai vēlāk neizbēgami sastopas ar nepieciešamību mainīt šo pasauli. Agrāk es domāju, ka var rupji sakot nosēdēt malā un atrast sev klusu vietu, dzīvojot savu dzīvi un vērot šīs pasaules rosību, it kā paliekot tās ēnā. Taču tādas klusas vietas nemaz nav. Kad briest vētra, neviens piliens okeānā nevar palikt malā. Tāpēc tu vai nu uzsēdies uz viļņa, vai arī vilnis tevi aprīs, un tu pats to pat nemanīsi. Jūsu prāta spēju patiesībā vērtība pārbaudās pēc tā, cik lielā mērā tās palīdz jums apzināties, ka ar jums manipulē. Labu manipulāciju ir ļoti grūti pamanīt, jo tā maskējas par kaut ko ikdienišķu un ļoti, ļoti pazīstamu. Manipulācija nav viens atsevišķs notikums, tā izpaužas kā likumsakarība.
Piemēram, kad tūkstošiem cilvēku savstarpēji nepazīstami it kā pēc nezināma diriģenta zīšļa mājiena sāk izteikt vienas un tās pašas frāzes, viedokļus un idejas. Par divām visefektīvākajām manipulācijas metodēm jums pastāstīs Chase Hughes. Pirmā metode ir naratīva sakritība. Tas ir tad, kad jūs dzirdat praktiski vienas un tās pašas tēzes no dažādiem mēdīju avotiem, vai arī, kad šīs pašas tēzes izsaka dažādas slavenības un citi cilvēki, kuri ietekmē sabiedrisko domu. Autoritātes. Turklāt es nedomāju policistus, juristus vai tiesnešus, es runāju par populāriem izpildītājiem, pazīstamiem dziedātājiem, kuru vārdus es, protams, nesaukšu. Viņu viedoklim vai tam, ko viņi publiski pasaka, neapšaubāmi ir milzīga ietekme uz cilvēkiem. Tas viss ir viens liels uzvedums. Un ja jūs aizdomāsieties par tā mērogu, jums patiešām kļūs bail, jo nekas nav tāds, kā izskatās. Manipulācijā pat nav tik svarīgi, vai jūs tam noticēsiet vai nē, svarīgāk ir, vai tā spējas piesaistīt un noturēt jūsu uzmanību. Kad tūkstošiem cilvēku neatkarīgi viens no otra pēkšņi sāk runāt vienas un tās pašas lietas un paziņo, ka mums visiem ir viens kopīgs viedoklis, tas nozīmē, ka manipulācija ir izdevusies. Un nav svarīgi, kāds šis viedoklis ir, pieņemošs, atbalstošs vai gluži otrādi noraidošs un asa pretestība kaut kam. Šonedēļ mēs baidāmies no šī, nākamajā nedēļā mēs sašutām par to, bet pēc tam mūs novērš ar vēl kādu citu tēmu, un cilvēks seko šai ziņu plūsmai un vienkārši nespēja tai tikt līdzi. Viņa uzmanības resursi izsīkst, un cilvēks nepamana, kā ar viņu manipulē, un viss sākas ar uzmanību. Tas, kurš spēja noturēt cilvēka uzmanību, veido sabiedrisko viedokli un svar sociālo normu. Lai pamanītu manipulācijas, nepieciešamas nevis zināšanas, bet prasme strādāt pašam ar savu uzmanību. Vislabāk šīs lietas skaidro Daniels Šmachtenbergers, kad cilvēks veido savu pasaules ainu un tam pieliek zināmas pūles. Kā katrs cilvēks veido savu pasaules ainu un tam pieliek zināmas pūles, taču, ja mēs gribam saprast, kur mūsu pasaules aina neatbilst realitātei, mums jāiemācās strādāt ar savu uzmanību. Apziņa nekļūst skaidra pati no sevis, ar to ir jāstrādā, tā ir jātrenē tāpat, kā mēs trenējam muskuļus. Šī stāsta mērķis nav jūs nobiedēt, bet padarīt jūs apzinātākus. Lielākajai daļai cilvēku brīvība nozīmē iespēju izdarīt izvēli, taču patiesā brīvība ir spēja kontrolēt to, kas tieši iekļūst jūsu prātā vēl pirms izvēle ir izdarīta. Kad jūs pastāvīgi kaut kas novērš, jūs zaudējat pašsavaldības sajūtu, paškontroles sajūtu un klātbūtnes sajūtu. Tā vietā, lai pajautātu sev, kam jūs ticat, pajautājiet sev, kam ir izdevīgi tas, kam jūs ticat. Tā vietā, lai noskaidrotu, kuram ir taisnība un kuram nav, pievērsiet uzmanību tam, kādas emocijas no jums tiek gaidītas. Vai jūs kļūstat mierīgs, saprātīgs un līdzsvarots, vai arī impulsīvs, apjucis un noguris. Manipulācijas mērķis nav izmainīt jūs vienas dienas laikā, bet radīt informācijas troksni, kurā cilvēks pakāpeniski zaudē pašvaldības sajūtu. Tieši tāpēc visbīstamākais cilvēka dzīvē nav diktatūra, bet pārpilnība. Kad dzīve kļūst tik komfortabla, ka neviens vairs neko nedomā un nesaprot, kāpēc dvēselē iestājies tukšums un vientulība. Un noslēgumā padomājiet vēl par šo. Pēc mākslīgā intelekta domām tehnoloģiskais process, par kuru mēs šodien tik ļoti priecājamies, nākamajām paudzēm var pārvērsties par īstu lāstu. Atrisinot visas savas problēmas ar tehnoloģiju palīdzību, mūs iespējams gaida tas pats liktenis, kāds piemeklēja peles. Tehnoloģijas mums ir devušas ļoti daudz. Mēs esam iemācījušies ārstēt slimības, esam uzlabojuši dzīves kvalitāti un kopumā dzīvojam ilgāk. Tāpēc no šī skatu punkta tehnoloģijas, protams, ir labas. Bet no otras puses, radot pasauli, kas ir sterila no problēmām, mēs sastapsimies ar resursu pārpilnību, kas novedīs pie mūsu sugas bioloģisko izdzīvošanas mehānismu degradācijas. Un šo problēmu mēs pagaidām vēl nezinām, kā atrisināt. Tāds stāsts. Pagaidām tā.